Kā es ar vienu ieguldījumu panācu to, ka es esmu plaši diversificēta nekustamo īpašumu tirgū? Realty Income bija mana pirmā mēneša investīcija, un iemesls, kāpēc es investēju, bija pirmām kārtām plaša diversifikācija ar vienu ieguldījumu. Es esmu diversificēta neskaitāmos nekustamā īpašuma uzņēmumos. Otrais iemesls ir tas, ka Realty Income atrodas dividendžu aristokrātu sarakstā, kas nozīmē, ka uzņēmums jau vairāk kā 25 gadus katru gadu palielina dividendes. Un priekš manis tas ir motivējoši, jo Realty Income izmaksā dividendes katru mēnesi. Nākošais iemesls - Realty Income klienti ir maksātspējīgi uzņēmumi un arī akciju sabiedrības. Informācijai Realty Income pieder pie REIT, raksta REIT, un tas nozīmē, ka tā ir kapitāla sabiedrība, kuras mērķis ir iegādāties un pārvaldīt nekustamos īpašumus. Un kā vienmēr, ja es izvēlos kādu jaunu uzņēmumu, es iepazīstos ar šī uzņēmuma rādītājiem, jo mans galvenais sauklis ir nepērc, ko nepazīsti. Realty Income mājaslapā ir plaša informācija, var iepazīties ar informāciju, piemēram, kas mēs esam, kompānijas mērķis, kā ir loceklis dividendžu aristokrātu sarakstā, un kā mērķis ir pārvaldīt nekustamos īpašumus, bet arī nodrošināt ikmēneša dividendes investoriem. Un katrā biržas dalībnieka mājaslapā parasti ir sadaļa investoriem, un šajās sadaļās var sameklēt visu svarīgāko, kas ir jāzina investoriem, kā arī sekot līdzi, kā veicās uzņēmumam. Un šeit es lejupielādēju vienu no Realty Income prezentācijām, un patiesībā prezentācija dod ātru pārskatu par to, kas tas ir. Mēs redzam, ka Realty Income kopējā vērtība ir šobrīd apmēram 56 miljārdi, pieder 13,282 tūkstoši nekustamo īpašumu. Šobrīd ir 1324 klienti, kuriem šie īpašumi tiek pārsvarā izīrēti, un Realty Income ir pārsvarā pārstāvēts Amerikas Savienotajās valstīs, bet pēdējos gados ir sācis darboties arī Spānijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē un Īrijā. Šeit mēs redzam Realty Income klientus, daudzi no tiem ir atpazīstami, un daži no tiem paši ir stabili akciju sabiedrību uzņēmumi. Tas, kas krīt acīs uzreiz, ir piemēram Walgreen, Dollar Tree, 7-Eleven, FedEx, Walmarts, Tesco, un šeit ir redzams sadalījums pa nozarēm. Kā jau es minēju, interesanta ir arī dividendžu stratēģija, kas nozīmē, ka katru gadu tiek paaugstinātas dividendes. Mēs varam paiet mazliet atpakaļ gaitā. Šobrīd dividendžu apjoms ir 0,25. Šeit mēs redzam šī brīža dividendes, un, ja mēs pabraucam uz atpakaļ, mēs redzam, ka dividendes visu laiku ir paaugstinājušās. Nosacījums dividendžu aristokrātiem ir tāds, ka katru gadu tiek paaugstināta dividende, un, ja tas netiek darīts, tad
attiecīgā akciju sabiedrība šī gadījumā Rīts zaudē dalību šajā sarakstā. Brīdī, kad es iegādājos Realty Income akcijas un jau saņēmu pirmās dividendes, notika svarīgs lēmums, jo Realty Income paziņoja par Spirit Realty iegādi. Un šādi lēmumi vienmēr atstāja iespaidu uz kursu, un tas bija vērojams arī šajā mēnesī. Pēc preses relīzes un pēc oficiālā paziņojuma kurs nokritās. Šādās situācijās vienmēr ir interesanti paskatīties, kāds uzņēmums tad tiek iegādāts, un proti Realty Income iegādājās Spirit Realty, kuri darbojās Amerikā, un arī šeit vissvarīgākais, kas attiecās uz investoriem, ir atrodams atsevišķā sadaļā akciju sabiedrības mājaslapā, un šeit interesantākais pārskats ir tas, ka mēs redzam, ka Spirit Realty ir līdzīgs darbības lauks, tikai mazliet ar atšķirību to, šeit lielāks īpatsvars ir izīrējot telpas tām nozarēm, kuras pēdējās pandēmijas laikā skāra ierobežojumi, piemēram, fitnesa zāles vai mazumtirdzniecības veikali. Šeit redzami Spirit Realty galvenie klienti, sadalījums pa nozarēm. Visinteresantākais šobrīd ir pārskats par to, kā mainās situācija, kad abi šie uzņēmumi apvienojās. Tātad Realty Income kopējā vērtībā 54 miljārdi, Spirit Realty 9 miljārdi, kopā 63 miljārdi. Properties īpašumi Realty Income 13 tūkstoši plus, Spirit Realty 2000 plus, kopumā 15,182. Interesanti rādītāji ir par izīrējamo īpašumu noslogojumu. Gan Realty Income šobrīd ir pie 99%, tātad 99% no visiem viņu pārvaldībā atrodošajiem īpašumiem ir izīrēti, un Spirit Realty šobrīd ir pie 99,8% noslogojumu. Un apakšējā sadaļā mēs redzam kopējo ieguvumu, kā apvienojoties Realty Income, kurš jau bija viens no vadošajiem spēlētājiem, kopā ar Spirit Realty iegūst vēl spēcīgāku ietekmi, īpaši Amerikas tirgu, bet, kā es jau minēju, Realty Income ir uzsācis paplašināšanās procesu arī Eiropā. Šobrīd Spirit Realty cena ir noteikti 9,3 miljārdi, un vienmēr ir jautājums, no kurienes rodās līdzekļi, lai attiecīgi Realty Income iegādātos Spirit Realty. Un ideja ir tāda, ka Realty Income izdos papildus akcijas, un no šīm akcijām seks šo iegādi. Parasti, ja tiek izdotas papildus akcijas, tad kursi mēdz kristies, jo attiecīgie akcijas paliek vairāk. Un otrādi, ja akciju sabiedrība iepērk savas akcijas atpakaļ, tad akciju vērtība palielinās. Savukārt Spirit Realty akciju īpašniekiem netiks veiktas izmaksas, bet tiks piešķirtas Realty Income akcijas. Un tagad paskatīsimies, kā izskatās diagrammas TradingView. Realty Income, ņemšu ASV biržu un izmēri paņemšu nedēļas griezumu. Mēs redzam, ka diagramma reaģē uz notikumiem tirgū. Piemēram, šeit ir tā saucamais korona crash, kur vienkārši pavisam īsā laikā kurs nokritās pa 54%, bet pēc tam diezgan ātri atkopās un uzkāpa pat pa
100%. Apvienošanos situāciju mēs šobrīd redzam šeit, kur kurs vispirms nokritās uz leju, un principā šobrīd atkal atkopjās un kurs iet uz augšu. Tātad es neesmu vienīgā, kur ir atskārtusi šīs priekšrocības, ka Realty Income REITs ir plaša diversifikācija nekustamajos īpašumos. Tie ir maksātspējīgi klienti, tas ir nomas tirgus, un tās ir regulāras dividendes. Paskatāmies, ko darīja Irit Realty kurs arī nedēļas griezumā. Principā šis kritiens 2020. gada sākumā sakarā ar politisko situāciju atstāja līdzīgas pēdas gandrīz visiem akciju uzņēmumiem. Tikai šeit tas kritiens bija daudz izteiktāks, proti 65% kritiens, un pēc tam arī kurs diezgan ātri atkopās un uzkāpa pa 176%. Ar Realty Income un arī ar ieguldījumu fondos es esmu plaši diversificēta nekustamo īpašumu tirgos. Gribi zināt, kā man veiksies tālāk? Jo nākamais video būs par to, kādas būs mana 3. mēneša investīcija izvēles, un pēc tam uzreiz jau sekos 2. mēneša rezultātu izvērtējumi. Es zinu, ka tas ir vienreizēji tas, ko es daru šeit, tāpēc atbalsti mani. Tavs atbalsts ir, ka tu kaut ko iekomentē, ka tu padalies ar savām domām par manām izvēlēm. Un ja tu patiešām gribi zināt, kā man iet tālāk, lai nenokavētu neko, abonē un paliec informācijas plūsmā katru reizi, kad es izdaru kādu jaunu izvēli. Citādāk es novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.